Čau, draugi! Interesants stāsts par to, ka nav laika, viss strādā, neko negribas aiztikt, bet kaut kādā brīnumaina vieta, tā rozete, viņa nostrādā tā, ka principā izsīt noplūdes aparātu, ne tikai to vienai fāzei, bet visai mājai. Līdz ar to kaut kas tur notiek, bet es jau es aizlimēju to un gadus 3 neaiztiku. Domāju, labi, kaut kā štruns paskatīšos, kas tur iekšā. Bet, kur es domāju, šodien man tas tāda lieta apnika, sāku, tā teikt, visu pārbaudīt. Atslēdzas visa māja pilnībā. Un tad man ir kaut kā sākās aizdomāties, kaut kas nav kārtība. Kas rozetei varētu būt, tā teikt, pie tam ne šī ir rozetei, ja? Šitā ir rozetei, kas varētu būt, kādas vainas? Nav nekas tur iekšā. Un saku skatieties, un vienu vādu, otru vādu, trešu vādu, un skatos, viens vāds ir ļoti, tā teikt, stingri, kaut kā neiet ārā. Kad montēju to rozeti senos laikos, viņā tā uz korpusu tādu kontaktu uzveidoja. Un, protams, kad es sāku viņu lietot, tad strāvas noplūde iet ne tikai uz 0, bet uz zemēm un atslēdzas visa māja. Protams, es pārbaudīju, strādā viss man, bet, iedomājieties, ne visu var paredzēt. Tā kā pētiet. Un netaisiet kļūdas, vienmēr akurāt montēt.